Sociālā noturība lapām ir pavisam jauna tēma. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā mēs kā organizācija sapratām, ka mums arī ir jāpieliek roka drošības tēmā. Šobrīd mēs strādājam ar NBS, ar zemesargiem, ar valsts ugunsdzēsības un drošības dienestu, lai saprastu, kā nevalstiskās organizācijas var iesaistīties civilajā aizsardzībā un vairāk strādāt tieši kopienu stiprināšanai krīzes situācijās. Mēs esam izstrādājuši scenārijus, ko kopā var izspēlēt dažādas puses kopienu līmenī un plānojam to attīstīt arī tālāk. Manuprāt, šī sabiedrības sagatavotība, tas, ka mēs zinām, pavārs zina, ko viņš darīs, ugunsdzēsējs zina, ko viņš darīs, ja? Lai mēs katrs zinātu, kāda ir šī mūsu vērtīgā vieta sabiedrībā. Un tam visam pāri vispār stāv tas, kad mēs rakstam vēsturi. Šī ir tā vēstures lapas puse, kur, kā teica viens no mūsu dibinātājiem, Kristofs Blaus, mēs negribam redzēt Krievu zaudēt Eiropā atkal. Mēs negribam redzēt šīs slepkavības un šo visu pārējo tumsu, ko nes šie spēki. Ja mēs to nedarīsim, kurš tad cits to darīs? Mums visiem kopā tas ir jādara.